Labs vakariņš visiem. Nu, kāds prieks redzēt šīs smaidīgās un laimīgās sejas. Tiešām prieks, kad esam visi atkal tikušies šeit. Un man ar šodien skaista diena ir sākušās eglītes. Kā redziet, man ar te aizmugurē ir skaista eglīte. Tā kā tiešām priecājāmies, lai sirsniņā ir prieks. Un šodien arī ļoti, ļoti svarīga tēma par sirds un asinsvadu sistēmu. Jo, nu, ja tur kaut kas nav kaut kā vajag, tad eglītes novadīt nevar, tad spēka ir maz, tad nekas normāli, man liekas, ka notikt nevar. Jo arī es manu to, cik daudz, tiešām cik svarīgi ir ikdienā pie tā piedomāt, lai tu būtu spēka pilns, lai tev nebūtu tas nogurums un lai sirsniņa darbotos ar visu pilnu sparu un lai viņai arī nebūtu grūti, lai nebūtu šīs pārslodzes, tāpēc ir ļoti daudz un dažādas lietas, kas būtu mums jāzina. Un tāpēc paldies, Sandriņa, ka tu arī šovakar ar mums. Un, Girt, laikam tev došu tad pirmam vārdu, lai var iepazīstināt ar to, kas un kā notiek vispār ar to sirds un asinsvadu sistēmu. Labs vakars visiem. Milzīgs prieks ir pirmkārt redzēt un atkal tikties, jo šoreiz tāda ļoti, ļoti svarīga tēma. Ieteiksim, ja mēs paskatāmies tikai uz Latviju, ja, un paskatāmies tos ciparus, no kā cilvēki aiziet citā pasaulē, tad sirds asinsvadu slimības ir numur 1. Un tieši tāpēc šī tēma ir tik varbūt ļoti svarīga arī pirms svētkiem, jo mēs sarunas gaitā vairāk sapratīsim, kad problēma jau viņa lēnām tā samilst un veidojas, un tad kaut kāds, organisma reakcija nāk. Bet, lai labāk mēs saprastu, mēs atceramies tādas vairākas lietas. Sirds, viņa ir centrālais mūsu asins, visu šķidrumu asins kustinātājs. Viņi sarojās 60 līdz 70 reizes minūtē, un zinātnieki ir izrēķinājuši, ka aptuveni 2,5 miljardu reižu 70 gadu cilvēkam sirsniņa sarojās. Tātad viņa dara milzīgu darbu, ja mēs paskatāmies uz to litrāžu, ko viņa dienas laikā spēja izpumpēt. Tas ir aptuveni 7 līdz 8 tonnas, 7 līdz 8 tūkstoši litri. Tātad no tā mēs saprotam, ka daļa, iet uz smadzenītēm, daļa iet uz nierītēm, daļa iet pa visu organismu, bet tā galvenā funkcija, kāpēc tas viss notiek, lai mūsu organismam šūnām, katrai šūnai piegādātu skābekli. Un otra tā funkcija, vēl trešā, lai izvadītu ārā CO2 gāzi, un trešais, lai nodrošinātu ar barības vielām. No tā mēs saprotam, ja asins rīte vai sirsniņa mums apstājās uz vairākām minūtēm, 4-5, tad ir tā kā medicīnas. Bet kāpēc tāds nopietna uzruna ir, lai mēs paši saprastu, kad ne viss ir tik ļoti vienkārši, sirds, kas tad tur, asinsvadi, kas tad tur. Bet patiesībā tas ir ļoti smalks mehānisms, kur no vienas puses mēs tā kā piegādājam, un no otras puses asins atkal viņas tiek attīrītas, atbrīvotas no. Un šajā gadījumā mēs tā varam, protams, pievērsties anatomijai un visam citam, bet saprotam vienu, nav tā vienkārši. Dievs cilvēku ir veidojis tā ļoti pilnīgi un ļoti pārdomāti, ja mēs paskatāmies kaut vai uz savu artērijas sieniņu, viņai ir vairāki slāņi, un tad atbilstoši vai uz vēnu. No tā mēs saprotam, kad ir vērts katru dienu domāt, piedomāt to, ko mēs ēdam, kā uzvedamies, kā sevi slogojam. Jo, visi esam dzirdējuši, ka sportistiem dzīves ir tādas, kādas viņas ir, nereti aiziet jaunībā. Viens no iemesliem ir šīs pārslodzes sirds asinsvadu sistēmas. Bet, lai mēs vēl pilnīgāk tā izprastu, mēs varbūt nedaudz tādas vienkāršākas, Sandrai daktarei uzdošu tāds varbūt vienkāršs jautājums. Tīri medicīnas izpratnē, sirds asinsvadu sistēma, kurā vietā tu viņu liktu un kas viņai ir jāpaveic, jānodrošina?
Nu, pēc nozīmes, tā es domāju. Jā, labs vakars un labs jautājums, Ģirt, vispār, jā. Ai, zini kā, nu es nezinu. Protams, viņa ir svarīga, ja mēs runājam par to, cik no tā viss ir atkarīga mūsu veselība un dzīve, protams, numur 1. Kā teica, ja asinis nekustās, tas ir dažas minūtes un cilvēka dzīve beidzās. Ja, ļoti bēdīgi, jo tā palīdzība ir tiešām jāsniedz momentā, jā. Vienalga, kāds ir bijis iemesls vai kaut kāds mehānisms vai, teiksim, sirds infarkts, ko cilvēki visi, pat vislielākie, attālinātākie no medicīnas to zina, to diagnozi, jā. Bet es gribu teikt, ka šīs problēmas ir ļoti garas ķēdītes, tikai viens posms, kas nodrošina visa mūsu organisma dzīvību. Ja tu man šo jautājumu uzdotu pirms gadiem 30, 20 varbūt vēl, jā, es teiktu, jā, numur 1. Bet šobrīd es saku, nav tādas numur 1 cilvēka organismā, jā. Visam ir jāsadarbojas kopā. Visi saistīts viens ar otru savā starpā. No sākuma ir tie svarīgie pāra sistēmas, teiksim, jā, kas viena iet otrai palīgā, un tad atkal nākamais pāris, nākamais. Visas sistēmas ir iesaistītas veselības uzturēšanas procesā. Ir tā, ka, nu, nevaru teikt tikai vienu kā tādu, ja. Visi svarīgi. Jā, paldies. Un nereti mēs dzirdam, teiksim, pa rādio, pa televīziju, tur, teiksim, holesterīns, nu, tur asinsvadi, nu, tur apkaļķošanās un vēl šādas lietas. Vai tu varētu iedot savu, teiksim, viedokli, komentāru, pieredzi par šiem? Jā, nu, pirmais es noteikti gribu minēt par holesterīnu, jā. Ļoti plaša apspriesta tēma mūsdienās, nu, domāju, gadus vismaz 10 apmēram, jā. Ļoti, ļoti plaša, visus cilvēkus baida ar to, ka holesterīns nogulsnējas tie tauki uz asinsvadu sieniņām, un asinsvads paliek šaurs, asinis vairs netiek cauri, nu, un tad klāt piezogās kaut kāda nopietna diagnoze. Protams, holesterīnam asinsvados nebūtu jābūt, viņi ir jātīra, bet tas nav tā vienkārši kā zobus mēs varam paņemt virstīti rītā vakarā un iztīrīt. Tas ir ļoti komplicēti. Gribu teikt, kā rodas holesterīns, kas tas tāds ir pa zvēru, ar ko cilvēkus baida. Es ļoti cenšos tiem cilvēkiem stāstīt arī, kas pie manis nāk, kas tas ir pa zvēru, kur pret to jau lieto medikamentus, jā. Holesterīns ir tauki, kurus veido paša cilvēka aknas. Un uz šo tauku bāzes tiek nodrošinātas ļoti daudz funkcijas organismā. Bet viena no svarīgākajām ir tā, ka uz holesterīnu tauku bāzes tiek veidoti hormoni. Un cik īsti hormoni ir cilvēka organismā, to nezina neviens zinātnieks līdz galam. Mēs zinām tikai tos 11, nu, kuri ir izpētīti, ko zinātnieki ir atklājuši. Un hormoni sadarbībā ar cilvēka nervu sistēmu ir tās vielas, kas regulē visa organisma darbību. Tā ka, nu, to holesterīnu arī nevar dzīt pilnīgi uz nulli kaut kādu, uz minimumu, kā saka, jo mazāk, jo labāk. Nu, būs ziepes, jā, ja hormonālā sistēma nestrādās, kā vajadzētu, jā, tas ir par holesterīnu īsumā, jā, par apkaļķošanos. Tas ir tad, kad asinsvads zaudē savu elastību gadu gaitā. Tas nozīmē, ka kaut kas organismā nav pareizi strādājis, nav sašķelta pārtika, labās minerālu vielas organisms nav spējis uzņemt, toties ir izgulsnējušās, nu, pieņemsim, asinsvados kaut kādi sāļi, tāpat kā locītavās viņi var nogulsnēties. Un asinsvads var zaudēt, tas skar artērijas, ko tu rādīt, ka tur vairāki slāņi, tai sieniņai ir jābūt elastīgai, lai viņi tās asins var bīdīt uz priekšu, nevis tikai sirds savu muskuļu spēku bīda, jā. Nu, tas nav labi. Tas noteikti nav labi, jā. Bet tas neelastīgais asinsvads nedrīkstētu arī noteikti būt. Bet te ir atkarīgs, kādas minerālu vielas cilvēks papildus lieto, kuras ir no dabas nākušas vai kuras ir sintezētas. Un sintezētās organisms nemāk pārstrādāt un līdz ar to nenogādā līdz šūnām, kur viņš būtu vajadzīgs tās minerālu vielas, bet izgulsnējās tajā
asinsritē, kas ir faktiski cilvēka transporta sistēma. Tā īsumā par šīm divām lietām. Jā. Vai es drīkstu jautāt, Sandriņa, kā ir ar to ir teiks tas sliktais un labais holesterīns? Kāpēc ir vispār tāds kaut kāds viedoklis radies? Sauta, tā mums ir tad jātaisa atsevišķa Zoom tēma, jā, jo arī Jā. kā to holesterīnu, saproties, kā tās frakcijas, viņam ir sadaļas, jā, tāpat kā visam asins sastāvam tur ir mums dažādas šūnas, nepēl tikai kaut kādas vienas, un ar holesterīnu arī, protams, jā, visam ir jābūt līdzsvarā tām sadaļām, bet tur ir cita formula, kā to būtu jāaprēķina, nevis kā vienkārši mehāniski paskatās asins analīzēs, sliktais jums ir šausmas, un labais jums, labi, gar to nav nekāda darīšana apmēram, ja? Tur ir formula, kā to visu līdzsvaru būtu jāizrēķina, jo katram cilvēkam varbūt ir citādāk, ja? Tāpat kā viens labi jūtās ar asins spiedienu 110, un citam 135 arī ir ok, ja viņš jūtās labi. Tā Solvitiņa. Tas ir mazliet komplicēti, jā? Jā, un te arī sanāk, ka tu teici, ja atkarībā tieši dažādi tie hormoni un viss organismā veidojās pateicoties tieši holesterinam, un te var vienkārši iebraukt, es teikšu, citās auzās, jā, viņu samazinot. Jo, kā tu minēji to nervu sistēmu, jā, tas ir tas, kas ir ļoti svarīgi. Jā. Jā, tāpēc tas ir jāskatās ļoti komplicēti, jā. Zināmā mērā draudz ir, par ko cilvēks ļoti baida beztauku diēta. Jā. Ja ir paaugstināts holesterīns, uzreiz mehāniski pieslēdz beztauku diētu. Visur. Pilnīgi, jā. Tas ir ļoti slidens ceļš. Protams, jāpieskata ēdienu karte, jā. Citur ir žāvētie produkti un tā tālāk, jā. Un transtauki un tādas visas lietas. Jā, tie sliktie tauki, ko saucam, jā. Bet nevis tā, ka, jā, 0,5% piens ir super. Noteikti nē. Jā, paldies. Mēs aizskārām tādā sarunas gaitā svarīgu tēmu, teiksim, paaugstināts asinsspiediens. Es domāju, ka katrs industrializācijas pārstāvis, ja biroja darbinieks, es domāju, ka varbūt atsevišķi procenti cilvēku, kas nav ar to saskārušies. Varbūt tādu, var iedot, kā tad viņš to veidojās, tas paaugstinātais. Bija normāls, jā. Jā, ir normāls, un pēc tam sāk rāpties uz augšu viņš, jā. Atkal gara ķēdīte vairāku gadu garumā. Tas nav cilvēkam šitā pēkšņi, jā. Vakar bija 120 un tagad ir uzreiz 150. Tas ir kaut kādi tāds krīzes moments, kad cilvēks to spiedienu sajūt, jā. Bet viņš tā lēnām rāpjas ar gadiem uz augšu, kad zūtās organismu, funkcijas, tā audu elastība. Pa lielam, kad spiediens tā uz momentu, uz sitienu, tā kā paaugstinās, kā mēs sakam, jā. Tur, protams, lielu lomu spēlē nervu sistēmas stabilitāte vai savukārt nestabilitāte. Un divas vietas faktiski organismā ir, kas pa lielam uzsit to spiedienu augšā vienkārši, teiksim. Tā ir nieru darbība. Un otrs moments, tā ir spranda, kakla asinsvadi, jā. Tie ir divi momenti, kas rada šīs krīzes situācijas. Bet kas līdz tam ir noticis ar tām nierēm vai ar to sprandu, jā? Tur atkal mēs varam runāt, jā? Kas ir tie momenti, kas noved uz nieres, piemēram, pie sliktas darbības, ka viņas vairs pie asins spiediena to, klasiku, kā saka, 120 uz 80, viņas nespēja vairs filtrēt no organismu laukā piesārņojumu, kas ir viņu pamatfunkcija, jā? Pie nierēm ar asinīm tiek pievadīti toksīni piesārņojums, tad iziet cauri. Nieres mēs varētu tā salīdzināt ļoti komplicēta sistēma, bet tā kā ļoti, ļoti smalkas filtriņš, sietiņš, marlīte tāda, jā. Marlīte, iedomājieties, ja pastiepiet marles saiti, un viņi var ļoti elementāri arī pārplīst, jā. Un ja nieres vairs pie normāla spiediena šo darbu nedara, viņš taču neļaus organismam noindēties. Tiek dots caur nervu sistēmas signāls, hormoni iesaistās, un spiediens tiek paaugstināts, lai to slikto varētu izdzīt no organismu laukā, jā. Un tad cilvēkam, jā, tieši tā, un tad cilvēkam ir grūti, loģiski, jo galva uz to visu reaģē, jā, jo tas spiediens jau paaugstinās visā organismā, nevis tikai nieru rajonā, lai viņus tur varētu kaut ko izdzīt cauri, jā. Un savukārt otrs moments, jā, kad spranda,
Nu, tas ir klasika, vot sēdošie darbi pie datoriem, jā. Aiziet cilvēks gulēt, ne viņš ir īsti izstaipies, ne viņš ir varbūt atradis un piedomājis, ka viņam ir ne tik cieta vai tik mīksta gulta, kā vajadzētu, jā. Varbūt spilvens ne tāds, jo ja cilvēks jau no rīta ceļās ar paaugstinātu asinsspiedienu un dullu galvu, ka viņš nav izgulējies, viennozīmīgi asinsrite nav bijusi normāla uz galvas smadzenēm visu to nakti, nu un ir problēma, jā. Ļoti, nu tas tā arī īsumā ģirt vienkārši, jā. Jā, Vai es te drīkstu pieminēt vienu rezultātu savu? Tieši Droši. pie šī te, kad man bija tā, nu jau laiku arī atpakaļ, kad praktiski tā reizi mēnesī man ļoti sāpēja galva. Agrāk tas bija vispār ļoti traki, bet tagad tomēr lietojot un attīrot organismu, lietojot šos parēku produktiņus, daudz kas atrisinājās, bet vienalga pirms tām mūsu sieviešu dienām man sāpēja ļoti galva. Un pirmā palīdzība tiešām man bija tāda, kad es lietoju mūsu produktiņu BP kontrolas, kas ir tieši, kas palīdz gan asinsritei, gan viņš tā kā noregulē to asinsspiedienu, jo man tiešām tajā brīdī tas spiediens nedaudz uzliks. Pilnīgi iespējams, tas bija nieru darbība, dažādu hormonu, tur visiem procesiem, jā. Bet ko es pamanīju, kad es sāku attīrīt mūsu pašu zināmās lietas. Es dzēru gan tādu piparu, kurkumu un ingveru tādus kokteilīšus un ķiploku lietoju. Un pēc mēneša es pamanīju, kad man nesāp vairs galva, es pat nemanīju, ka man nesāp galva, jo to mēs ļoti maz manam, bet to, kad es nelietoju šo produktu, jo praktiski es viņu lietoju tad, kad bija kāda problēma, lai nelietotu pretsāpju zāles, es lietoju šo produktu, bet es viņu vairs nelietoju, jo es biju kādu problēmu savā organismā attīrījusi. Un tas noteikti ir saistīts tieši ar šo asinsriti, kad nepietika skābeklis mūsu galvas smadzenītēm, bet pateicoties šim visiem dabīgiem produktiņiem, kas ir katram pieejams mājās, man šī problēma arī atrisinājās. Es domāju, ka mums šeit sarunas dalībnieki arī varētu piebalsot kādu rezultātu pastāstīt tieši par to asinsvadu tīrīšanas pieredzi. Es zinu, Terēzītei ir labs piemērs. Tā kā droši. Vārds tev. Labvakar. Es teikšu, ka es vienkārši gatavoju to citronu, ķiploku, medu un ingveru. Tad, kad sataisa to lielo 3 litru burku, jā, un tad to dzer. Tas, protams, 2 reizes gadā tas ir vajadzīgs, bet man ļoti patīk fitavirons. Lietojot fitavironu, es daudzas lietas esmu sakārtojis tieši ar fitavironu. Un vēl ir viena tā nervu sistēmai, tāda asinsvadiem, tā programma, kas ir pēkšņi piemirsu. Jā, mēs vēlāk pieskarsimies nedaudz par koreļu produktiem. Paldies. Ja drīkst piebilst par šīm gudrībām? Droši. Jā, mīļie, mēs visi šeit esam gudrinieki jau sanākuši, jā. Jūs pārlecāt, es nezinu, vismaz 10 klases pāri. Iedomājieties cilvēku, kas par šo visu neko nezina, nesaprot. Viņš atnāk pie jums un pasaka, ka mani moka asinsspiediens paaugstināts. Jūs viņam uzreiz teiksiet, dzert, nezinu, fitokontrolu, ok, varbūt, jā, vai tur, vēl kaut ko. Tas jau mums ir jau ģimnāzijas līmenis, vismaz, jā, ja ne jau burtiski 12. klase. Ko mēs runājām? 2 elementārās lietas ir nieres un spranda. Ar ko sāk ātrā palīdzība? Cilvēkam ir krīze, viņam ir slikti, viņš nezina, viņam tur ir infarkts, nav infarkts, viņam ir spiediens 210 uz 120. Atbrauc ātrie, ko viņi dara? Sistēma, ūdens momentā, vienkārši cilvēkam tiek akūti dots ūdens. Protams, tas, kas ir sistēmās, tas ir mazliet sāļš ūdens, tie procenti tādi, kā ir asinsritē. Un plus vēl, ja kaut ko kādu medikamentu vajag, tad to pieliek, protams, ārsts klāt, jā. Sākam ar ūdeni. Vienkārši nebūs ūdens. Nepalīdzēs ne visi šie brīnuma līdzekļi, nekādā gadījumā, jā. Arī tās pašas, tas foršais miksējums, kas ir ar ķiplokiem. Ķiploki ir sen zināma tautas tāda zālīte, tīra asinsvadus. Viņus vairāk tā kā asociē ar parazītiem, bet tomēr, jo viņš jau ēd tos aplikumus nost, kas ir pie asinsvadiem pieķepējuši gadu gaitā cilvēkam. Bet ja nebūs ūdens, ar ko tad viņš to visu ķepekli dabūs laukā?
nekur iesprūdīs, jā. Tāpēc šis ir galvenais moments. Sākam ar ūdeni. Jā, 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 Sandra, drīkst. te ir arī tas, Es jā, bildes piedod. parādīšu tūlīt, Labi, jā. jā. Tieši par to, kad kādu ūdeni mēs dzeram, jo redz, ja nierēm ir grūti pārstrādāt, tad veidojas tās tūskas, un tad par to jau arī tā problēma lielākā, ja mēs dzeram dzīvu to tīru ūdentiņu, viegli mineralizētu, arī līdzīgi kā tiešām laiž tajā vēnā, kad organismam nav jāpieliek tās savas spēks, lai viņa pārstrādātu, ja, tad nieres šo spēju izfiltrēt caur sevi. Bet nekvalitatīvu ūdeni viņām ir ļoti grūti to izdarīt. Un tad arī veidojas daudzas paralēlas problēmas. Pareizi, Sandrija, noteikti tā arī ir. Tā ir ūdens kvalitāte, bet saut, lai vispār cilvēks kaut ko sāk dzert ūdeni, kaut kādu. Teikšu godīgi, jā. Tur ir situācijas, kad esi laimīgs, ja cilvēks jau iemācās 3 glāsus, kaut vai vārīt ūdeni izdzert, kas nav pareizi, jā. Viņi nedzer. Un tad ir tāds asins, kā ir, laikam kreisajā bildē, ja mēs varētu teikt, jā. Jā, kreisā puse. Ja? Kad viņas ir biezas, viņas ir salipušas kopā, un viņas nespēja veikt savas funkcijas. Ja ir salipuši kopā eritrocīti, viņi pārnēsā taču skābekli, jā. Nepavēlti asins sauc par dzīvības upi, jo tas ir skābeklis. Un ja skābeklis netiek līdz šūnām, tad ir viss tas, par ko mēs runājam, jā. Tās trakās sekas. Jā, un te ir tas, kad bieži saka, es nevaru ūdeni dzert, jo man nieres tik labi nestrādā. Un te laikam ir kādu ūdeni, jā? Nē, Saulita, nē. Tas arī, protams, tam ir milzīgi nozīme, jā. Par ūdeni, es zinu, mēs visi varētu runāt, stundām stāstīt par to kvalitāti un viss, jā. Bet cilvēkam viņam jau tā ir pateikt, saproties, jā. Ka, jūs nedrīkstat, jūs skatāties, jums ir tūski, jūs nedzerat pārāk ūdeni, jums būs jādzer diurētiķi, jo jūsu nieres nespēj to izfiltrēt laukā, ja? Lēnām un pamazītēm, protams, lai tas mīļais cilvēks varētu nonākt gan, nezinu, kaut vai līdz tam pašam fitovironam, ko Terēzija minēja. Fantastisks produkts. Es nezinu, viņš strādā, man liekas, uz visām sistēmām. Brīnišķīgi. Jā, tā ir. Bet pirmais, lai tās asinis kustētos vispār, jā. Un spētu paņemt tās labās lietiņas organismus pretī. Tad mēs esam nonākuši līdz pašiem pamatiem, ka bez ūdens dzeršanas praktiski, nekas nenotiks. Mēs varam darīt vingrojumus, tur skriet, tur pumpēties, tur, nezinu, ievērot kaut kādas diētas, bet ja tu nedzersi draudziņu mīļais ūdeni, tad viss ir, tā teikt, velti. Velti. Jo tā arī nonāk tie jaunie cilvēki, kas ir sportisti vai arī nesportisti, jā. Man ir pašai rūgta pieredze savā dzīvē bijusi, kad aizgāja ļoti tūs cilvēks, kuram bija 35 gadi. Bet tas bija sen, tas bija 80. gadi. Toreiz šokā visi, kas uzzināja, bija vienkārši šokā, jo tādas lietas toreiz vēl nenotika, jā. Mums tagad ir daudzi plusi un ir arī daudzi mīnusi mūsu dzīvē. Un šobrīd šī tēma pirms svētkiem, starp citu, ir ļoti aktuāla, jā, jo kad ir ziepes cilvēkam, ar pārēšanos, piedodiet, neviens slimnīcā nenokļūst, jā, bet ja var nedot Dievs ar hipertonisko krīzi, ar infarktu, jā, ar tādām lietām, jo organismā ir tāds daudzums pārtikas ielikts, ka viņš vairs nespēja pat padvest no tā visa, jā, aknas nespēja strādāt, visu to pārfiltrēt, aizkuņģis nesašķeļ, un tā sirds vienkārši nestur šito te, kas ir tajā asinsritē nokļuvis un visu to sabiezējis riktīgi te pa jokam. Un tad mēs varētu teikt, ka svētki ir, ja pārēšanās ir kā veicinošais faktors. Jā, risks. Kad risks, jā, kad varbūt milzīgs. Varbūt arī veselības, jā, teiksim, pārbaudījums kāds riktīgs. Jā, noteikti, jā. Tas ir ļoti liels risks, jā. Jo lielākā daļa tomēr lietos kaut kādu alkoholu, un cik daudz būs tā alkohola, zini, kā tur sanāk. Parasti jau normāls daudzums, jā. 0,2, teiksim. Jā, pēc sajūtām. Jā, pēc sajūtām, pilnīgi pareizi. Un tie nav tie rekomendētie 40 ml uz vīrieti vai 30 ml alkohola absolūtā uz sievieti vienā vakarā. Tas bija Parasti kādreiz. Nē. Parasti tas ir drusku vairāk, jā. Jā. Ļoti labi. Mēs iezīmējam tādu tā kā tendenci, jā, un tāpat laikā mums ārā ir ziema, jau nedaudz, paldies Dievam, atlaidusi temperatūru,
Jā, bet, nu, kāpēc salst? Nu, vat izej ārā, nu, salst. Nu, kas tad ar mūsu tiem asinsvadiem, rites sistēmu tur noteikti augstajā laikā? Un ko mums vajadzētu ievērot vairāk? Nu, pie sevis tā domājot. Jā, tas ir tāpat kā runājam gan par to infarktu, gan par paaugstināto asinsspiedienu. Nav priekšdarbi izdarīti. Cilvēks nav izdarījis mājas darbu, nav sagatavojies. Ja? Viens, ko arī Terēzija minēja par to skaisto kokteili, to miksējumu ar citronu ķiplociņu. Asinsvadiem nav elastības. Ja? Viņi ar kaut ko visu, ko ir aizķepināti, ciet, nieres nav to visu aizvadījušas projām. Ūdens nav, vienkārši nav apritis, asins ir biezas. Ja? Tur stāv iekšā ķīsels apmēram tāds. Ja? Un ja lielie asinsvadi ir ļoti, diezgan, riktīgi diametrs, īkšķis, tas pat nav tas resnākais asinsvads, kāds ir cilvēkam, ja? Bet iedomājieties pirkstu galiņos, mēs te kaut kādas vēniņas, kaut ko drusciņu tā kā redzam, ja? Bet katru sīko kapilāriņu, kas pienāk pie šūnām klāt, mēs jau neesam spējīgi ar aci vispār redzēt, tas ir mikroskopiski, jo viņiem eritrocīti pat maina formiņu un izspraucās cauri, lai pieietu pie šūniņas ar to skābekli. Un augstajā laikā, kad nav tās elastības, jo nav tā komforta temperatūra cilvēka organismam, mūsu komforta temperatūra iekšpusītē ir vairāk kā 37 grādi. Mums ārpusē 36,6, bet iekšā ir drusciņi vairāk, Un vienkārši tā, kad nav tā auda elastība, jo, teicu, tā ir dzīvības upe, vienkārši netiek līdz perifērijai asinsrite kā tāda, jo nav komforta temperatūra. Un organisms mēģina tās asinis saglabāt pie dzīvībai vissvarīgākajiem orgāniem. Tā, protams, ir sirds un, protams, tās ir smadzenes. Un tālāk jau pārējiem, kā pietiek, kā nepietiek, Viss tiek centrēts uz galvenajiem orgāniem. Un perifērijai, nepietiek, tad nepietiek, jo nav tā komforta zona, kurā tam asinsvadam strādāt. Un tad augstumā, tās asins, ja tā varētu pārnesti teikt, ka viņas paliek vēl pat biezākas. Un viņas vienkārši netiek cauri līdz tiem pirkstu galiem, līdz kāju pirkstiem, un tāpēc šādi cilvēki ļoti viegli arī var nosaukt ziemā, ilgstošāk, ja cilvēkam, kuram ir laba asinsrite, viņš to augstumu, stundu jāgaida, piemēram, autobuss nav atnācis. Viņš pārcietīs, aizies mājās, sasils, būs ok. Bet tam, kuram ir problēmas, viņš var arī apsaldēt tās kājas, jo nebūs pienākušas ne skābeklis, ne barības vielas tai perifērijai. Siltums ir svarīgs ļoti. Jā, tas, protams, neatceļ loģisko saprātu, ja man ir baigi labā asinsrite, tagad -20 staigāšu, nesagatavojies, tur 2 stundas. Pēc kārtas. Tā skaitā cepures jāliek galvā ir, lai nodrošinātu siltumu galvai. Tieši tā. Jāģir cimdi, šaules, priekš tam jau viņi mums ir ziemeļos, Tāds mūsu klimats ir un mums jāuztur to temperatūru ķermenim. Skaidrs, paldies. Tad mēs aizskārām tādu vienu no tādām tēmām, ko tad īsti darīt, mēs saprotam, mums ir dzīvesveids, mums ir sēdošs darbs vai vēl kaut kas mums tās varbūt gremošanas sistēma, varbūt izved no tāda līdzsvara, kas savukārt, es saprotu, barības pārstrāde atkal bišķi aiziet ne tā kā vajag, nieres atkal var pieiet pilnāks, jo asinīs ir viss kaut kas, tā skaitā nepārstrādāts kaut kas netiek izvadīts ārā. Bet no kura gala tad cilvēkam sāk domāt, es gribu foršu sev asins rites sistēmu, tad asinsvadu elastību, sirsniņas veselību un tā tālāk. Es gribu, bet gals pirmais, es saprotu, tas pavadienu gals ir ūdens. Bez tā mēs vispār, tas ir numur 1 un bez tā nekas vispār nenotiks. Nekur. Jā, bet kas tad ir numur 2, numur 3, tā paskatoties uz cilvēku? Zini kā, tur ir individuāli faktiski. Ja cilvēkam tā plus mīnus nav nekādas lielas ķibeles bijušas, tad tur tā lēnā garā ūdens, tur produkti, kas uzlabo nieru darbību, kas uzlabo asinsritu, tas pats fitokontroli, ko Solvita minēja, tās lietas. Bet tad parasti cilvēki nāk tad, kad jau ir ķibeles. Man negribas teikt diagnozes, ir arī, kad jālieto medikamenti.
tos neviens nekad, es ieteiktu, neaiztiktu un neatceltu. Dievs stāv klāt, jā. Bet visideālākais ir tas, ka mēs tiekam ar cilvēku skaidrībā, no kuras sistēmas viņam nāk šīs problēmas, jā. Kas noveda līdz tam, ka tās nieres strādā slikti, jā, vai varbūt asinsvads brandā tiek aizspiesti ciet. Ir jāsaprot, jo vai tur ir vairāk akcents jāliek uz aknu darbību, vai uz gremošanu kopumā kā tādu, jā. Tur man nav viena atbilde visiem cilvēkiem, jā. Bet pirmais pamatiņš, ar ko mēs numur 2 tad darbojamies pēc ūdens, jā, tas noteikti, es teikšu, ir alfa, tā ir lucerna. Manā skatījumā tas ir tik it kā vienkārši augs, bet viņa man tā kā no pasakām atgādina tādu brīnumu zālīti mazliet, jā. Ļoti maigs produkts, jā. Sākt nesagot tam cilvēkam, protams, mērenās devās, bet tas ir augs, kurš pirmām kārtām atslogo nieru darbību un arī aknu darbību, jā. Šis ir produkts numur 2 aiz ūdens, un numur 3, es teiktu, tie gremošanas fermenti, kas palīdz labāk strādāt, jo bez aizkliņa dziedzeriem, bez viņa nekas nenotiek cilvēka organismā, bez viņa līdzdalības, arī asinsritē. Un fermenti, palīdzot gremošanas sistēmai, viņi netiešā veidā ir tā kā asins šķidrinātāji. Protams, pats ūdens jau ir asins šķidrinātājs, nevis aspirīns, jā. Tad, es saku, šis ir tāds numur 3, pilnīgi noteikti. Un tie, Sandriņa, tie produkti arī, ko noteikti var lietot ik vienā vecumā un tiešām pie jebkādām veselības problēmām, es teikšu. Jā, tāpēc es saku, tos produktus, ko var, ir vieglāka situācija, smagāka situācija, jebkurš ar šiem var sākt, noteikti. Un noteikti vajag arī uzzināt, tad, kas īsti ir par problēmu, kā tu minēji, ja cilvēkam ir veselības problēma, nevis ķerties pie kaut kā uzreiz nezinot, bet tieši, lai saprastu, jo jābūt rezultātam ātrākam, līdz ar to jāsaprot, kas tad ir tas traucēklis, kāpēc tad ir, vai tas spiediens, vai vēl kaut kas, jā. Sandriņa, tur atkal tad ceļš pie tevis. Uz veselības pārbaudi. Jā, tad mēs, tad precīzāk, jo tās vietas, kur sākas problēmas, viņas jau nesāk. Tas tēma, par ko mēs šodien runājam, jā, ka viņai tikai jau sekas, tas, ko cilvēks jūt un redz, bet problēmas sākas tajās klusajās organismu vietās, kur nepienāk perifērā nervu sistēma, un sāpju tur nav. Tikai jau ir galēji smaga situācija. Tikai tad, jā? Jā. Saki, lūdzu, Sandra, vai mēs varam ņemt kādas, teiksim, tautas tējas šajā gadījumā? Labi, mums ir koroļu produkti, jā. Kas no tādām tējām varētu pirmajos momentos būt? Pirmais man viennozīmīgi nāk prātā, tā ir vilkābele. No tādiem, no tautas medicīnas, jā. Noteikti tas ir superaugs, jā. Domāt sirdī, asinsritei, jo viņš nomierina nervu sistēmu. Tieši runa ir par sirds nerviem. Tādu terminu cilvēki arī lielākā daļa dzirdējuši, jā, ka viņš nomierina un tādā veidā arī palīdz tai sirdī atkal normālāk atgūties un sākt savu darbu, jā. Un vēl sirdspilieni, piemēram, kas ir tādi jauki, jā. Tur ir nākamais augs, kas nāk prātā, tā ir mātere, jā. Tas atkal ir nomierinošais augs, jā. Tikai tad, kad ir nomierinājusies nervu sistēma, kā saka, tā galva, tā mūsu centrāle, tad arī visi pārējā palika vieglāk, tā sākam tagad domāt, kā labāk strādāt, jā. Tad viss notiek, process atkal tiek vadīts jau normālākā ritmā, režīmā. Jo es atceros, bija kaut kur rakstīts arī par zinātnisku eksperimentu, kad pilsētas stresainos cilvēkus izveda vienkārši pastaigāt pa mežu plikām kājām. Izrādās pēc stundas pastaigas lielākai daļai no viņiem normalizējās asins spiediens. Vai mēs varam izteikt apgalvojumu, ka asins spiediens ir ļoti cieši saistīts, piemēram, stresa līmenis organismā? Nervu sistēmas stāvoklis, tā skaitā, bez tā, kad nieras varbūt tur, ja ir varbūt ar kādu problēmu, ja, vai nespēja nofiltrēt labumus, kad mums ir stipri jādomā, ko mēs, kādas domas un tam līdzīgi. Jā, tieši tā.
Nu, par to nevisai daudz runā, bet mēs zinām to, ka stresā, kad ir problēmas nervu sistēmai mierīgi strādāt, organisms ir skāps. Tikai tad, ja ir sārmaina vide, ko mums atkal nodrošina tas kvalitatīvais ūdens, tad arī nervu sistēma var strādāt normāli. Nav stresa, nav skāba vide. Un skābā vidē kas notiek? Asins paliek biezas. Ja pH līmenis asinīs krītās tikai par, burtiski 0,2, 0,3 iedaļām, nevajag par veselu pat iedaļu kristies, jau asins ir skābas un viņas necirkulē. Nepienāk skābeklis, sāp galva, spiediens ir augšā, sirds skrien uz 100, piemēram, aizej uz mežu, kur viņš liksies, tas cilvēks, viņam nav kur likties, par kur kādā birojā, kur kaut kas datoram, kas noticis, ko, viņš nekur nevar aizstiet, viņam datora nav, telefona nav, viņš staigā un elpo, plus vēl akupunktūru pēdām. Tieši tā. Lūk, un varbūt tādu noslēdzošo tēmu, par cik mums tāds ir, tāds visaptverošs zooms, ir tomēr pārtikas produkti, ko mēs ēdam ikdienā, kas mums, varētu teikt, tā kā bišķi kaitē. Un ir atkal tādi draudzīgie sirds asinsvadu sistēmai, tādi pārtikas un uzturvielas, vai par to, vai tad par tiem ir kāds, teiksim, ieteikums? Es teikšu tā, ka jābūt visam līdzsvarā un atbilstoši sezonai. Tā kā mums ir tā izteikti siltā sezona, augstā sezona, to jau mēs normāli paši jūtam, ka vasarā mums gaļu negribas, mums tur salātiņas gribas, tur tomātu maizīt varbūt uztaisīt, ar eļļu. Tad tieši ziemai piedien treknie produkti, bet nepārforsēt. Tie nedrīkst būt kūpinātie produkti. Tie uzliek lielu slogu aknām, pārstrādāt viņus, Bet normāli, piemēram, rūpmaize ar speķīti un to pašu ķiplociņu atkal svaigā veidā, Tas ir tas, kas nodrošinās to, ka strādā normāli aknas. Viņas būs aktīvas, viņas darīs savu filtru funkciju. Ķiploks atkal strādās pret parazītiem un tīrīs asinsvadus, bet tas speķītis, viņš iedos enerģiju, lai noturētu to siltumu ķermenī. Ar salātu lapām, piedodiet, ir nācies redzēt arī bēdīgs gadījums, ka var iebraukt lielās, teiksim, tautas valodā auzās par to visu. Nav spēka, nav enerģiju. Jo īpaši ziemā, jo vasarā te vēl var sasildīties. Ziemā ar salātu lapām es nezinu, kas var sasildīties. Ir bēdīgi gadījumi redzēti, ir. Skaisti. Es domāju, dosim gala vārdu Solvetai. Viņa par cik sēž pie eglītes, lai tā teikt, noslēgtu šo sarunu. Es domāju, ka visaptveroši tā mēģinājām aptvert tos galvenos reģionus, bet katrā no šīm tēmām varam iet dziļāk, varbūt iztirzāt un pētīt, un lai padomātu par to, bet lai būtu labs noskaņojums, nevien tur dikti nopietnas sarunas. Vārds tev, Soltiņ. Jā, paldies. Un es ļoti gan gribētu beigās arī pieminēt tos produktiņus, kas ir no mūsu Korai kluba, jo tie ir tiešām tādi, neaizvietojami. Mums ir tā, ko Terēzīte jau minēja, tā kardiopakta, kas satur tiešām šos unikālos produktus, kā magnīs, kā taurīns, kā koenzīms, kas ir ļoti, ļoti svarīgi visai vispār orgānu sistēmām, jo atcerieties, kad arī mūsu sirsniņa, tas ir muskulis, un viņai vajag ļoti tādas vielas daudz tieši, kas arī palīdz muskulītim strādāt, un tas ir gan magnīs, kas ir ne tikai nervu sistēmai, bet tieši visai arī muskulatūrai, jo tur, kur magnīs trūks, tur arī krampi rauj mums, to mēs tā jūtam. Gan tas pats taurīns, man ir ļoti iemīļos produkts taurīns, jo man arī, kam ir jādzied, un man ir balss saites lielā slodzē, un taurīns man dod tādu sajūtu, ka tiešām, kas Anni teica, to elastību, to, jo taurus lūkojumā ir vērzis, viņš tā kā tādu spēku dod visai mūsu orgānus, tiešām, jāsaka, muskuļu sistēmai, nervu sistēmai, pat atstīkalnē mums ir taurīns, tāpat koenzīms, kas ir ļoti liels tās enerģijas, tāda bumba mūsu šūniņām, kas man ļoti interesanti likās, kad tieši šīs vielas, kas ir koenzīmā, lai viņas mēs ar pārtiku dabūtu, tad, padomājiet, mums ir jāpēd
1,5 kilograms foreles, vai 500 grami liecas lielopu gaļas, vai 600 grami zemesrieksta uzturē jālieto katru dienu, lai mēs dabūtu tos 15 miligramus no tā koenzīma, kas mums ir vajadzīgs ikdienas devā. Ja? Padomājiet, vai mēs to varam apēst. Ja? Tāpēc man ļoti patīk gan šī paka, gan tiešām atsevišķi produkti ir mani pat ikdienas produkti, plusā, protams, ūdens. Neviena diena nevar iztikt bez ūdens, un H500 viņi ir tieši, ko tu rādīji, bildi tieši par to. Asins riti, kāda viņa izskatās tieši pēc tam, kad lietos koraļūdeņtiņš ar H500, kad katra šūna ir atsevišķa un viņa ir sārmaina, viņa normāli var apgādāt katru organismu šūnu ar skābekli, ar barības vielām, līdz ar to arī palīdzēt aizvadīt visu prom nevajadzīgo. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, un kā Sandra pašā sākumā minēja, mēs pieskaramies elpošanas sistēmai, dažādām sistēmām, nervu sistēmām, un es tā šodien sapratu, padomājot par šo, ka tiešām nav tādas vienas svarīgas. Mums tiešām iet visu roku rokā, pakārtoti viens otram, un ja mēs domājam par vienu sistēmu, mēs gan palīdzam visam savam organismam, gan visām orgānu sistēmām. Tāpēc iesim to ceļu, ko mēs esam iesākuši, aicināsim arī citus līdzi mūsu pulciņā, jo es teikšu tā, tas ir skaisti tā dzīvot, jo es varu izbaudīt katru dienu. Man ir ļoti noslogotas dienas tagad gan ar regliem, gan ar koncertiem, un ir tik patīkam un teikšu tā, kaifīga sajūta, ka tu esi noskrējies ar bērniem un tu piesēdies pie koklas un sāc dziedāt, un tu jūti, ka tava balss skan, jo viņai visa kā pietiek, un viņa nav aizsmakusi gan no tā noguruma, gan no tiem baktērijām un vīrusiem, kas tagad apkārt, bet kad vienkārši tu regulāri domā par veselību, un tu vari būt vesels un baudīt šos svētkus. Tā kā lai jums saista šie svētki, un tūlīt jau būs Ziemassvētki. Un man gribās muzikāli nobeigt. Vēl vienu mēs jums vēlēt gribam, kad klusā nakts pār zemi sniegs, lai tajā naktī mīlestība uz tavas galvas roku liek. Tiešām, lai gaismīgas mīlestības pilnas ir šīs dienas, un lai Kristus bērniņš ienāk katrā jūsu mājā un katrā jūsu sirsniņā. Uz tikšanos! Paldies par sarunu. Paldies.